te viņi ir pēdējie pirmā žurnāla eksemplāri. Un tā es regulāri, vismaz reizi 2 nedēļās šeit atbraucu un pārbaudu mūsu bezkontakta kiosku. Ja vajadzīgs, es papildinu to. Vienam no mūsu domu biedriem radās ideja par to, ka vajadzētu kaut kādu vietu, kur 24/7 tu vari atbraukt, atnākt un paņemt savu Bernātu žurnālu. Bernāti ir kļuvuši par tādu kā ļoti populāru galamērķi ne tikai vietējam turistam, bet arī ārzemniekam. Un tur mums ir tas izaicinājums saglabāt šo te dabas vērtību ar to cilvēku mijiedarbību. Mēs šobrīd atrodamies Bernātu centrā pie Plāciņu ģimenes izveidotās puķu dobes. Ingai un viņas ģimenei dzima šī ideja par to, ka Bernātos vajadzētu skaistu puķu dobi ar stādījumiem. Arī viņas ģimene ir tie, kas rūpējas par šo puķu dobi, kas vienmēr visu, ko sastāda, noravē, apčubina un samīļo. Viedu manu kopienu noteikti padara tas, ka katrs mēs esam ļoti īpašs. Katrs ļoti dažāds, visi mēs esam lielas personības un katrs mēs darām to, kas viņam sanāk vislabāk. Šobrīd mēs atrodamies brīvdienu mājās Sīpoli, un šeit biedrībai Mēs Bernātiem notiek biedru tikšanās. Arī šāda šobrīd šeit notiek, nākt man līdzi. Viņam izcili, tas skulptūra būs gatava, tur nav problēma. Es tikai domāju, ka tur ir tāda lieta, kad ar to naudiņu, to ideju, kādu viņš grib realizēt. Nevar atļauties. Šī jaukā brīvdabas estrāde atrodas brīvdienu mājās Sīpoli. Un mūsu biedrība sadarbībā ar māju saimniekiem, kas arī starp citu ir mūsu biedrības biedri, šeit regulāri organizē brīvdabas koncertus. Un jā, šie koncerti ir tiešām ļoti skaisti. Tas notiek vasarā, apmēram šādā laikā. Bieži vien tas ir tieši augusts, kad šeit pulcējas ne tikai vietējie, bet arī pilsētnieki un arī atpūtnieki, kas atpūšas Bernātos. Nākotnē mēs noteikti gribētu Bernātus veidot kā tādu dabai draudzīgu kūrortu, jo daba ir Bernātu vislielākā vērtība, un šī dabas un cilvēku mijiedarbība ir tas, par ko būtu nākotnē ļoti jādomā. Šobrīd es sēžu pieturā eglītes, kas ir Bernātu kaimiņu radīta vieta. Tapa šādi skaisti 2 soliņi abās ceļa pusēs, un nedaudz vēlāk tapa tā vietiņā ar karogu, ar pastkastītēm un galdu, kur tiek svinēti Latvijas valsts svētki, un vienkārši šie kaimiņi sanāk, lai kopīgi apspriestu aktualitātes. Manuprāt, šī sajūta, ka tu dari to, kas tev patiešām patīk, ir tā svarīgākā. Un ja tu mīli vietu, kurā tu dzīvo, tu noteikti vari izdarīt ļoti daudz.